Rīta pusē Vaņodas lidlaukā nolaidās Kanādas bruņoto spēku transporta lidmašīna CC-130H, kā arī bija iznīcinātāja F-18 pārlidojumi. Militārie spēki demonstrēja militāro tehniku, kā arī reāla darbība mācībās. Iespējams redzēt vismaz 3 Britu armijas elementu brigādes, kas sastrādājas kopā ar mūsu latviešu sabiedrotajiem, lai mēs varētu sniegt gan tehnisku, gan inovatīvu palīdzību. Mūsu mācības balstītas komandas darbā, darbošanos mērogā, ātrā rīcībā un iespēja atbildēt uz draudiem, kas ir klātesoši. Mācībās iesaistīti vairāk tūkstoši karavīru, kā arī desmitiem kuģu un lidaparātu, kas darbojās visā Ziemeļatlantijā, Skandināvijā un Baltijas jūras reģionā, skarot gan sauszemi, gan jūru un gaisu. Šodienas elements bija zeme, piemēram, kā atjaunot izpostītus ceļus vai lidlauku. Mēs neredzam šo kā treniņu. Katru reizi, kad mēs esam izvietoti, tas ir pa īstam. Tas, ko mēs šeit darām, mēs sevi apzināti paplašinām. Katru reizi, kad mēs tiekam izvietoti, ir iespēja testēt sevi. Man ir iespēja strādāt ar savu komandu. Mēs dzīvojam un strādājam kopā. Mums norit nodarbības pašlaik Latvijā ar armiju. Iepriekš karaliskie jūras spēki strādājuši kopā ar Latvijas jūras spēkiem pie Ventspils ostas un Rīgas līcī. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns atzīst, ka šāda mēroga mācības ir ārkārtīgi būtisks, lai spētu ātri un koordinēti darboties kopā ar sabiedrotajiem. Mēs pirmkārt jau esam uzņemošā valsts, kas mums ir arī ne tikai loma, bet arī pašiem mērķis vingrināties, būt spējīgiem, sabiedrotos līdzīgs, kā mēs šeit redzam, grūtākais ir šo daudz dažādo elementu savilkšanu kopā, saprast. Šī ir maza viena epizode, bet tas, kad tu esi lielā kopējā scenārijā, tas jau komandieriem ir grūtākais. Apvienotās reaģēšanas spēks turpinās attīstīt spējas turpmākajos gados. Mēs sadarbojamies Ziemeļa reģionā ar NATO un mēģināsim kopā attīstīt mūsu spējas. Latvija ar Lielbritāniju sadarbojas NATO, apvienotajās reaģēšanas spēkos, Ziemeļgrupā un citos formātos, kura mērķis ir aizsardzības un atturēšanas spējas stiprināšana. Mācības Ziemeļatlantijā, Skandināvijā un Baltijas jūras reģionā turpināsies līdz oktobra beigām. Margarita Volkova, Jūsas Kurvins, TV Kurziņa.